Visuma plašuma grādos viss ir kārtībā. Miglainie labirinti un bezgalīgie jautājumi ir mūsu apziņas plūsmā. Rakstu lēnām un pārdomāti, neiespringstot uz atskaņām, bet gan uz faktu un notikumu precizitāti. Tauta satraucas, ka vairāk nebūšot ziemas, bet daba visu līdzsvaro un sals tā ieķer degunā, kā ātrāk gribas būt vasarā, lai neizmirstu 90. gadu priekus par sniegu, viļu sniega vīru un kā allaž deguna vietā lieku burkānu vienu. Viss ir kārtībā, pēc ziemas būs pavasaris un turpināsim siet vārdus virtenēs. Mūžīgais cepiens par valdību un naivā ticība jaunajai saimai. Padomā reāli, visas lietas, ko es sasniedzu, tas pateicoties tev pašam, ka esi cēlies un kārpies uz priekšu. Daudzi reperi prasa, vai tam, ko viņi dara, ir jēga. Viennozīmīgi jā, paskaties savus ciparus YouTube'ā. Visu laiku sevi nevajag gruzīt ar domu, darīt vai nē. Ja jūti, ka tālās ir stūrī, ir impulss uz šo lietu, tad ņem klādu pildspalvu un dodies ielās. Tici man, iedvesma nāks ne tikai no jumtiem, bet arī no trotuāriem. Un liekot šos gabaliņus kopā, sanāks jauna dziesma. Paties piemērs tam ir reperis Ancis, kuru atceros no Hamleta laikiem. Maza auguma zains, kā parasti ar lisenu un nošļukuši cepuri. Tas ņēma rokā miķi un bliez tekstu. Ja sajuka, tad tikai mici pabīdīja. Grauza šīs scēnas ledu, līdz izraka eju uz savu telpu. DDA. Lai arī no gruzona rodas dubult muzons, beidz sevi šaustīt un ej savu iesākto ceļu. Kritīs un celsies, bet tas viss jau piederās pie šīs dzīves. Viss ir tava paša rokās, vai būs ērglis, kas lido plaši, vai zvirbulis, kas uzlasa drupačas. Starts visiem viens no zemes. Viss ir kārtībā, pēc dažām dziesmām būs albums un turpināsim siet vārdus virtenēs. Manas 3 dzīves pamatvērtības, Dievs, veselība un darbs, no kā izriet visas pārējās darbības un emocijas. Bez ticības un paļāvības, nu nekādi. Veselība tā ir dāvana, ka var iet ar savām divām un kustināt 10 no 10. Rakstīt rīms nav mans darbs, mans patiesais es ir, kad filmēju un montēju. Pieturās vēroja mūžīgi steidzīgos un kolorītos cilvēkus. Džekam baigais mersis, bet skats par rubli. Savukārt pretējā ielas pusē večiņi ar kūkumu izskatās 100 reiz laimīgāk. Noteikti tāpēc, ka viņa ir patiesa un bez 2 pirkstu kombinācijas esoša. Pārīšiem mūžīgais pavasaris, jo arī pie sarkanā tie turpina lidot. Prieks par čaļiem, kam ir ne tikai sirds, bet arī asaras. Viss ir kārtībā, pēc svētdienas būs pirmdiena un turpināsim siet vārdus virtenēs. Lai arī kā mums to negribētos atzīt, vienmēr pastāvēs labais un sliktais, atklātais kā sidraba šķidrauds un noslēpumainais kā slepenais eksperiments. Kuru no krustceles pusēm izvēlēties, tas jau homo sapiens ir tavā ziņā. Visuma plašuma grādos viss ir kārtībā, miglainie labirinti un bezgalīgie jautājumi ir mūsu apziņas plūsmā.